Sveiki visiem! Tad īstumā pastāstīšu un parādīšu. Tātad, lūk, to mēs darīsim jūnijā. Šādi te mums būs muskulīši, ar kuriem mēs cītīgi strādāsim. Jo būtībā ir tā, ka cilvēkam gadiem ejot muskuļi novārksta un bez muskuļiem ir saucamie arī vēl, ja jūs redzat biša tauki, šie te. Un šie biša tauki, šādus te dziļus, lielus vaigus, šos saucamos bokseru vaidziņus, ja? Un mēs citīgi atkal pastrādāsim ar seju, esam pietiekuši ārstējuši sevi, dziedinājuši, un mums jau tāpat ir beāte, bet tagad mēs aktīvi pastrādāsim, jo mūsu seja, tā ir mūsu kārte, un kāda ir jūsu vaipstiņi, jo tas viss parādās, uz līdz ar to var pateikt, vismaz es vienmēr eju un skatos cilvēkam uz seju, un uzreiz jau varu pateikt, kāda cilvēkam ir dzīve, no A līdz Z, tas viss raksturojums ir uz viņas sejas, cik viņš ir laipns, cik viņam ir smaga varbūt šī te dzīve un tā tālāk. Un mums ir iespēja šādi te pastrādāt ar sevi un uzlabot, viennozīmīgi uzlabot. Varbūt te parādīšu tikai vienu meiteni, ja, kura aktīvi, šitien tā visai labi redza, viņas šīs te pārmaiņas, bet lūk, ja, viņa ļoti citīgi arī strādāja ar sevi, bet tie, kuri jau ir drusku ar maniem darbojušies, viņi zina, ka tas viss notiek, tas viss strādā. Tā kā vingrosim jūnijā un jūlijā, tad būtībā līdz rudenim, tad jūs mani neredzēsiet. Tā kā aktīvi piesakaties vēl dažas šīs nodarbības. Un mums vēl ir palicis arī stresa un negatīvās domāšanas novēršanai mudras, un būtībā nākošo piekdienu mēs sakārtosim sevi no šīs psihiskā negatīvā uzbrukuma ar mūsu mudru palīdzību, ja? Un gribu nedaudz piebildīt tie, kas bija vakardienas šajā te webinārā, ja? Tur tāda sanāca, kad izmeta man ārā un ne par ko neļauj ieiet iekšā, tad es neizstāstīju, ka pateicoties 6 solfeģo toņiem, ko es esmu iekļāvusi, tur ir Grigoriāna mūku dziesmas, tieši tad, kad jūs liekat šīs mudriņas, tad šīs Grigoriānu mūku dziesmas, viņas arī iedarbojas uz skaņu vibrāciju, un viņas ļoti spēcīgi sakārto mūsu čakru visu sistēmu, sākot no pamata čakras līdz vainagu čakrai. Tāpēc šīs tā kā enigma veidā šī mūzika ir ierakstīta. Man ļoti paveicās, kad es tādu tiešām dabūju, un tad es tur iekļāvu iekšā šajā meditācijā. Bet, protams, arī piekdien būs šim stresam, depresijai un šīm negācijām, ja, meditācija. Un varbūt vēl mazu īsumiņu jums gribu tādu kā iedot mazu receptīti, jo tagad nāk sevišķi vasara, un vasarā, kas notiek, cilvēkiem ļoti pamst sejā. Ja? Un tāpēc ļoti labs un vērtīgs veids būtu izveidot ledus gabaliņus. Un kā mēs to darām? Mēs varam tagad vienkārši, ja mēs ejam kaut kur pie dabas, vienkārši savai zemapziņai uzprasīt, lai viņa savāc tos, teiksim, dabas veltis, kas jums ir nepieciešams. Un vienkārši ejiet un paņemat
vai nu palūdzat tai pašai nātrītei, ja, paņemat nātrīti, paņemat kaut kādu sūniņu, paņemat kaut kādu ziediņu, to, ko jums šī zemapziņa, to, ko jūs redzat, to, ko jūs uzrunā, jo tā ir jūsu redzi, ko jūs redzēsiet, kas jums izcelsies uz šī te fona, kas būs enerģētiski tieši priekš jums, jūs viņu savāksiet un vienkārši ar uzlējumu, teiksim, vienu dienakti noturēsiet šo savu dabas velti, izveidosiet tādus kā ledus gabaliņus, saldētavā iekšā sasaldēsiet un katru rītu šo te ledus gabaliņu vienkārši sev sasmērēsiet šādi te un ar jūsu burvīgajām, enerģētiskajām, spēcīgajām rociņām šādi te ieklapēsiet, izžāvēsiet, nevis nosautīsiet. Tad, kad jūs šo te visu vērtīgumu ar šo ledus gabaliņu savā sejā izlietosiet, tad ar tādu kā vēju un rokām nožāvēsiet šo ūdentiņu, šo visu, kas jau pakusis šādiem te kustībām, kakliņam šādi te, ja, un ar pirkstu galiņiem šādi te, un visu šos minerālīšus vitamīniņus jūs savā sejiņā. Ja, labi, paldies, dod tālāk.